Godājumie sanākušie. Esiet laipni aicināti, kā bēdās tā priekos, tā kā kara, tā arī miera laikos. Esmu gatavs jums kalpot ar stāstiem, ko esmu vācis un pierakstījis savā piezīmju grāmatā. Kungi un dāmas, šai dienai esmu sagatavojis ko īpašu, jo ne pasakām gribu pievērsties, bet patiesiem notikumiem, kas atgadījušies īstiem cilvēkiem. Man stāsts sāksies Rīgā, kur tepat iebraucamajā sētā pie pilsētas vārtiem drūzmējas liels ļaužu pulks. Sanākuši ir vienkārši ļaudis, kalpu un saimniecību kārti. Kā arī neliels pulciņš labi ģērbtu muižnieku kopā ar dažiem turīgiem tirgotājiem. Šodien šie cilvēki gaida ar tādu cerību. Varbūt kāds, kas pēc kara ar Zviedriju varētu uzcelt no pelniem kādreiz bagāto un saimnieciski nozīmīgāko valsti Baltijas jūras reģionā. Bija tādi, kas nebagaidīja brīnumu un Vidzemē uzsāka partizānu karu. Citi noplātīja vienkārši rokas. Visi kungi taču vienādi slikti. Un tai pusē zemniekiem bija gluži vienalga, kādas krāsas karogs bīžājas pie muižas vārtiem. Tomēr Zemgalē un Kurzemē bija pavisam savādāks priekšstats par kungiem. Tur ilgu laiku valdīja hercogs Jākobs un Ketlers, jeb kā viņu sauca tauta, hercogs Jēkabs. Viņš ar zemniekiem prāta runāt viņu pašu latviešu valodā. Labprāt atbalstīja katru, kurš centās pats kļūt turīgāks un tādējādi veicinot hercogistas uzplaukumu un vairojot arī savu valdnieku bagātības. Kara laikā iemīļotais hercogs tika izsūtīts, taču šodien ne tikai viņa uzticamais Kambars Ulainis, bet arī tūkstošiem cilvēku ar cerībām gaida atgriešanos mājās hercogu Jākabu, kura izpostīto zemi atkal pārvērtīs par plaukstošu valsti. Man prieks redzēt tik daudzus, kas iznākuši savam hercogam pretī. Jūs taču arī gaidāt, vai ne? Kamēr mēs gaidām, ļaujiet, es jums pagavēšu laiku, jo ne visi no jums zina, kāds ceļš hercogam bija jānoiet, lai valdītu pār Kurzemi un Zemgali. Jēkaba vecstāvs, pēdējais Livonijas ordeņa mestrs un pirmais Kurzemes un Zemgales hercogs, bija sev piederošās zemes sadalījis vienlīdzīgi un atstājis abiem dēliem Friedriham Zemgali un Jēkaba tēvam Vilhelmam Kurzemi. Straujas dabas un nepārāk tālredzīgs hercogs Vilhelms viegli aizsvilās dusmās un ar tādu pašu vieglumu mainīja domas. Dažu gadu laikā viņš Kurzemes muižniecību bija nokaitinājis tik ļoti, ka tie nobalsoja par hercogu titulu atņemšanu Vilhelmam. Un pateicoties tēvam, 5 gadu vecumā Jēkabs zaudēja jebkādas tiesības uz hercogisti. Vilhelms devās trimdā un apmetās Pomerānijā pie sava drauga, bet Jēkabs bērnību pavadīja radiem Kenigsbergas un Berlīnas galmos, kā arī tika sūtīts mācīties uz Rostoku un Leipzigu. Tēvu viņš atkal satika pēc daudziem gadiem, kad viņam jau bija 23 gadi. Jēkabs nekad nerunāja par savu tēvu. Nekad. Tomēr ļaunu prātu uz viņu neturēja. Pēc Vilhelma nāves Jēkabs parūpējās, lai tēva pīšļi atdusētos Ketlera dzimtes kapenēs Jelgavā.
Es, hercogu Jēkabu, pirmoreiz satiku tālajā 1624. gadā, kad Kurzemes un Zemgales hercogs Frīdrichs zēnu attaicināja pie sevis uz Jelgavu. Jaunajam princim bija 14 gadu, kad tēvobrālis izlēma ņemt viņu savā paspārnē. Vēl tagad atceros garu, izstīdzējuši pusaudzi ar tramīgu, bet dedzīgu skatienu. Hercogs Frīdrichs brāļa dēlā saskatīja savu mantinieku un sekotāju, jo pašam viņam bērni nebija, un uzņēmās princi audzināt pats. 20 gadus viņš cīnījās par Jēkabu tiesībām mantot hercogistu. Sniedza viņam vislabāko izglītību, apmakstāja studijas ārzemēs. Hercogs Frīdrichs Jēkabam kļuva par tēvu, kādu viņam līdz šim nav bijis. Savam pirmdzimtajam dēlam hercogs Jēkabs vēlāk deva tieši Frīdriha vārdu. ir pieņemts, ka
ka katram mužniekam ir savs galms. Bet hercogs Jēkabs izlēma, ka uzturēt atsevišķu galmu tikai sevi ir pārāk dārgi, un tā vietā devās mācīties uz Eiropu. Nopietni sagatavodamies pārņemt hercogistes vadību savās rokās. Jau tad viņu īpaši interesēja jūras ceļojumi, tālu zemi kolonizācija. Tāpēc vispirms viņš devās uz Nīderlandi, kur Amsterdamā jaunais mužnieks studēja kuģa būvi, bet vēlāk Leidenē tautsaimniecību un ģeogrāfiju. Holandieši paši lieliski kuģotāji Jēkabu vēlāk dēvēja par hercogu Rēderi. Zinātkārs, aizrautīgs un šarmants, viņš uzmanību piesaistīja visu. Itin bieži viņš bija manāms ne tikai universitātē, bet arī ballēs un privātās viesībās. Veselu gadu topošais hercogs uzturējās modes mekā Parīzē, baudīdams tās piedāvātās izklaides iespējas. Bet ne tikai. Jēkabs modri vēdroja Francijas paražas un iespējas, dibināja kontaktus un izdevīgas pazīšanās, liekot lietā savu inteliģenci un šarmu. Jēkabs ieguva pašu varenāku kardināla Mazarīnī labvēlību, kas vēlāk ļāva viņam noslēgt izdevīgus tirdzniecības līgumu ar Franciju.
Un kā gan var ceļot pa Eiropu un nepaviesoties tirzniecības metropolē Itālijā. Pēc Anglijas drēgnuma Jēkabs ilgojās siltuma un saules. Tāpēc kā pēdējo savu ceļojumu punktu viņš izraudzījās Romu un Venēciju. Venēcijas rosīgā osta vēl vairāk iedvesmoja jauno muižnieku uz savas flotes izveidošanu. Turklāt Spānijas tirgotāji izrādījās vēl atsaucīgāk darījuma partneri nekā itālieši. Hercogu titulu Jēkabs atguva neilgi pēc atgriešanās mājās Jelgavā. Kā gan var ceļot pa Eiropu un nepaviesoties tirzniecības metropolē Itālijā. Pēc Anglijas drēgnuma Jēkabs ilgojās siltuma un saules. Tāpēc kā pēdējo savu ceļojumu punktu viņš izraudzījās Romu un Venēciju. Venēcijas rosīgā osta vēl vairāk iedvesmoja jauno muižnieku uz savas flotes izveidošanu. Turklāt Spānijas tirgotāji izrādījās vēl atsaucīgāk darījuma partneri kā itālieši. Hercogu titulu Jēkabs atguva neilgi pēc atgriešanās mājās Jelgavā.
princese Luīza Šarlote, Brandenburgas marķīza un Brandenburgas kurpirsta vecākā meita. Nav brīnums, ka tieši viņi iekrita jaunajam hercogam acīs un sirdī. Izglītota, drosmīga un ar asu prātu apveltīta, jaunā sieviete izcēlās ar dotībām finanšu darījumos. Viņa bija tikusi bildināta 8 reizes, un viens no tīkotājiem pēc Daļavas rokas bija Polijas karalis Vladislavs IV, Jēkaba paša valdnieks. Tāpēc Jēkabam nācās gaidīt līdz brīdim, kad viņš beidzot oficiāli bija kļuvis par Kurzemes un Zemgales hercogu, pirms piedāvāt savai izraudzītājai roku un sirdi. Laikam jau princese zināja, ko vēlas, un nebūtu nesteidzās. Luīzai Šarlotei bija 27 gadi, kad viņa izvēlējās pieņemt hercoga Jēkaba bildinājumu. Un viņas vecāki līdz ar valsts padomi viņas izvēlē piekrita. Hercogs viņā atrada domu biedri, padomnieci un palīdz visās valsts lietās. Jēkabs un Luīza Šarlote nodzīvoja kopā 31 gadu, un viņiem bija 5 dēli un 4 meitas.
hercogu Jēkabu. Hercogu Jēkabu un hercogienes Luīzes Šarlotes rokās Kurzemes un Zemgales hercogīsti piedzīvoja vēl nebijušu uzplaukumu. Hercogs Jēkabs uzskatīja, ka zemes labklājība pieaug, ja mazāk preču ieved un vairāk izved. Viņš noslēdza tirzniecības līgumus ar daudzām valstīm, dibināja manufaktūras, kas ražoja gan šejienei ierastas lietas, gan ekskluzīvas preces, piemēram, ziepes un papīru. Hercogs apģērīgajiem latviešu zemniekiem lika mācīties pie dažādu darbu vadītājiem, un rezultātā līdzās pilsētas vācu cunftēm tika nodibinātas latviešu brīvmeistaru kārta. Hercogam gan neizdevās plāns kolonizēt Austrāliju, toties Gambiju, Āfrikā un Tobago salu jaunajā pasaulē hercogistai piegādāja ne tikai bagātības, bet arī eksotiskās preces un garšvielas. Hercogs Jēkabs brīvi sarunājās vācu, latviešu, zviedru un krievu valodās un vismaz 2 reizes gadā pats apceļoja visus iecirkļus un uzņēmumus savā hercogistē. Tālredzīgs un uzmanīgs plānotājs, viņš ātri pārorientējās uz citu preču ražošanu, līdz kaut kādai precei sāk svārstīties cena. Šo viņa spēju citi tirgotāji un augstmaņi augstu vērtēja un piedēvēja Jēkabam titulu krīzes drošais hercogs.
Mieres baro, bet nemieres posta. Tā vēsta teiciens, un kur nu vēl trapīgāk aprakstīt hercogistas likteni. Lai kā hercogs Jēkabs bija pulējies ar diplomātijas palīdzību nolīdzināt poļu un zviedru sāsinātās attiecības, karš bija neizbēgams. Hercogs centās vismaz izvairīties no Kurzemes ieraušanas karā, bet bagātā hercogista bija pārāk gards humors. Zviedru Vidzemes ģenerāla gubernators pieprasīja hercogam Jēkabam ļaut zviedru karaspēkam šķērsot Zemgales teritoriju, lai uzbruktu lietuviešiem. Tā vietā viņi izsēdās Jelgavas pilssalā un saņēma gūstā hercogu ar viņa ģimeni, kuros izsūtīja uz Ivangorodas cietoksni. Gadus karš plosīja hercogīsti. Manufaktūras tika sagrautas, pils nopostītas, flote iznīcināta, lauki nodedzināti. Hercogīstas kolonijas ātri vien sagrāba holandieši. Tomēr tauta izlēma pretoties, sākot no parastiem zemniekiem un beidzot ar mužniekiem, jo viņiem bija ko aizstāvēt savu mantu, savu brīvību un savu zemi. Galu galā Zviedriem nācās hercogu atbrīvot. Beidzot, pēc Olivas miera līguma noslēgšanas hercogs Jēkabs atgriezās mājās uz Grobiņas pili, kas vienīgā palikusi neskārta. Manam stāstam ir pienākušas beigas, bet
Jēkabs ar lielu spāru ķērās pie rūpniecības un amatniecības flotes atjaunošanas. Luīza Šarlote trešdaļu savu pūru naudas uzdāvināja hercogam, un, kad kara seku dēļ pavasarī pietrūka sēklas, par saviem līdzekļiem Brandenburgā pasūtīja labību, ko par brīvu izsniedza saviem zemniekiem. Hercogs Jēkabs holandiešiem atņēma Tobago salu, un pamazām Kurzemes un Zemgales hercogīste atkal kļuva par plaukstošu valsti, kas bija atguvusi savu ekonomisko spāru un politisko vāru. Viņa valdīšana 40 gados tā bija viena no bagātākajām valstīm Baltijas jūras reģionā un viena no pirmajām valstīm Eiropā, kurā sāka audzēt kartupeli.